Esiet sveicināti LRT pusraidījumā Top Latgale. Esmu Sintīja Lukjanska un gluži kā ierasts, šajā laikā mēs apspriežam aktuālākos notikumus Latvijā un arī tos notikumus, kas nav palikuši nepamanītai skaitā arī Daugavpilī. Par 2024. gadu, kāds tas būs Daugavpils pašvaldībā, jo jau iepriekš ir izskanējis viedoklis par to, ka šis gads būs gana smags, tas neko labu nenesīs, un būtībā šis ir tāds izdzīvošanas gads mums pilsētā. Kā arī ir teiciens, ka biznesu vajag veidot tieši šādos apstākļos, kad daudz ir nezināmā. Bet vai tiešām tā ir? Par to un ne tikai šodien sarunājamies ar deputātu, ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisijas priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi. Sveicināti! Labdien! Bet vispirms dienas aktuālāko ziņu apskats. Valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka Latvijā pagājušajā gadā satiksmes negadījumos gājuši bojā 142 cilvēki, kas ir par 27 vairāk nekā gadu iepriekš. Statistikas dati liecina, ka 2020. gadā dzīvību šādi zaudēja 132 cilvēki, 2021. gadā 141 cilvēks, 2022. gadā 115 cilvēki. Pērn visbiežāk satiksmes dalībnieki dzīvību zaudējuši transporta līdzekļu sadursmēs, uzbraucot gājējiem un apgāžoties. Savukārt pagājušajā gadā smagi cietuši 382 cilvēki, kas ir par 47 mazāk nekā gadu iepriekš. Aizvadītajā gadā avārijās viegli cietuši 3783 satiksmes dalībnieki, kas ir par 190 vairāk nekā 2022. gadā. Pērn kopumā valstī ir reģistrēti 18899 satiksmes negadījumi, kas ir par 260 mazāk nekā gadu iepriekš. Tāpat pagājušajā gadā sākta 3413 krimināla procesi un administratīvā pārkāpuma procesi par braukšanu reibumā. Gadu iepriekš tādu bija 4297. Pērn krietnā reibumā braukušiem dzērāju šoferiem konfiscēti 815 transporta līdzekļi. No 21. februāra 13. tika uzsākta sabiedriskā transporta mēneša biļešu tirzniecība marta mēnesim. Par to paziņoja Sijā Daugavpils satiksme. Mēneša biļetes var iegādāties Daugavpils autoostā 4. kasē Viesturu ielā 10. Kases darba laiks no 7 rītā līdz 19 vakarā. Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti, kā arī Sijā Daugavpils satiksme kasē 18. novembra iela 183. No 22. februāra sabiedriskā transporta mēneša biļetes pieaugušajiem būs iespēja iegādāties arī brauciena laikā pie konduktoriem. Apmaksa tikai skaidrā naudā. Turpmāk sabiedriskā transporta mēneša biļetes varēs iegādāties katru mēnesi no 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam. Atgādināsim, ka saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem turpmāk izmantojot sabiedrisko transportu Daugavpilī no 1. marta maksa par braucienu būs 1 eiro, bet senioriem 50 centi. Tāpat mēneša biļetes darba dienām izmaksās 35 eiro, visām dienām 45 eiro, bet senioriem mēneša biļetes 15 eiro. Turpinot Sijā Daugavpils satiksme tēmu, ir izmaiņas nevien biļešu cenās, bet arī vadības sastāvā. Saskaņā ar šī uzņēmuma kapitāla daļu turētājs Sabīnes Šņepstes, kas pazīstama arī kā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektore, lēmumu no 21. februāra no amata tika atbrīvots valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis. Par Sijā Daugavpils satiksme vadītāju pienākumu izpildītāju tika iecelts kādreizējais uzņēmuma padomes priekšsēdētājs un bijušais Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Kā ziņoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa, tad uz Sijā Daugavpils satiksme pastāvīga valdes locekļa amata vietu tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss. Arī šogad daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji varēs saņemt Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu mājai pieguļošo teritoriju labiekārtošanai. Tādējādi piebraucamo ceļu un autostāvvietu izbūvei līdzfinansējums varēs būt līdz 70% no projekta kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 55 eiro par 1 kvadrātmetru. Daudzstāvu māju iedzīvotāji var rēķināties arī ar pilsētas domes finansiālu atbalstu ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijai. Ar domes finansējuma atbalstu būs iespējams arī izveidot laukumus atkritumu urnu uzstādīšanai un veikt, piemēram, arī pagalmu teritorijas labiekārtošanas darbus un soliņu uzstādīšanu. Līdz 80% no kopējām projekta izmaksām var līdzfinansēt bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu. Taču, jebkurā gadījumā, lai šos projektus varētu īstenot ar pašvaldības līdzfinansējumu, vispirms ir jāpieņem lēmums dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
Tad būtībā, ja runājam par šiem salīdzinoši tādiem neseniem notikumiem, tad februāra sākumā ministru prezidenta Evika Siliņa apmeklēja Latgali un tikās ar Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību vadītājiem balvos. Lāčplēša kungs, tad kādi temati bija darba kārtībā, jo mēs to tā kā apkopojumu redzējām, ir sataisītas ļoti daudz dažādas skaistas bildes, taču vai no šīs sarunas un tikšanās tomēr ir kaut kas konstruktīvs bijis? Es nezinu, sākt ar rezultātiem. Redzēsim, domāju, ka premjeri tomēr pievērsīs uzmanību vairāk Latgales problēmām. Galvenais temats, protams, bija tas, kas notiek ar pašvaldību budžetiem, ar pašvaldību finansējumu. Ja? Un šajā pašā kontekstā, protams, ka šogad budžetus jau viņiem neviens neizlabos, ja? Skaidrs, kā dzīvos tālāk. Un tas ir jaunais finanšu izlīdzināšanas likums, pie kura tagad strādā un kurš tiek izstrādāts. Ja, ja mēs runājam par finanšu izlīdzināšanas likumu, tad visvienkāršāk, kā jau es arī tur uzrunā premjerē teicu, ka ir paskatīties, kā tad viņš darbojas šodien. Ja? Šī gada budžetus veidoja slikti. Latgales pašvaldībām pielika 7 miljoni klāt. Pēc tam, kad šos 7 miljonus pielika, paņemam 10 nabadzīgākās pašvaldības, kurās finansējums budžeta uz vienu iedzīvotāju ir vismazākais. Visas 9 Latgales pašvaldības plus Varakļāni. Nav jāmin 3 reizes, kuras būs tās 10 pašvaldības Latvijā, kur attīstība notiks vislēnāk, kur iedzīvotājiem būs vismazākās iespējas saņemt adekvātu sociālo palīdzību, izglītības pakalpojumu, jebkuru citu pašvaldības funkcijas vai brīvprātīgo informāciju, un kuri turpinās atpalikt no pārējiem reģioniem. Skaidrs. Tā strādā, kā jau viņu savā starpā sauc pašvaldību vadītāji, un ne tikai finanšu neizlīdzināšanas likums. Ja jauno likumu veidos, nedaudz kosmētiski palabojot to, kas ir, nekas nemainīsies. Tur nepieciešami jauni lēmumi, jaunas pieejas, un ja to nebūs, tad nebūs arī labu rezultātu. Šādā apmēram saruna mums bija, jo ir paralēli instrumenti. Labi, budžetā naudas nebija, ir valsts tiešās, faktiski investīcijas reģionu attīstībā. Piemēram, valsts piešķir līdzekļus ceļu remontiem. Burtiski nesen sadalīja 134 līdzekļi, miljoni no ANM programmas, principā, jā. Kā es domāju, cik daudz saņēma Latgale? No 134. 4. Tātad valsts tiešais atbalsts citu reģionu attīstībā apmēram 7-8 reizes lielāks nekā Latgalē. Ne par 7 miljoniem, 4-7 ar katru reģionu atšķirība. Premjera tādu, faktu pat nemaz nezina. Tā tas notiek. Ja? Un tas viss krājas. Nevelti Latgales attīstības programma, kuru jau gandrīz pusotru gadu atpakaļ rudenī taisījās, pieņēma lēmumu, ka viņu vajag taisīt izbraukumu ministru kabineta sēdē, kas bija Ludzā. Viņa tā arī nav pieņemta. Grūti viņu pieņemt, ja mēs paņemam Latvijas Nacionālo attīstības plānu, kur ir ļoti daudz programmu, kas vērstas uz attīstību un viņas finansēšanu. Ja? Ja šīs programmas ir vērstas un teritorija pielietošana visa Latvija, tad, protams, ka bagātākais attīstīsies nedaudz labāk, nabadzīgākais nedaudz sliktāk. Jo nav nekādu prioritāšu nevienai reģionālajai teritorijai. Un programmas, kurās ir noteiktas reģionālā, realizējamies noteiktā reģionā, visā tajā pasākumu klāstā ir tikai 2. Viena Latgalē. Uz 7 gadiem 560 000 tur uzņēmēju darbības programmu organizēšanai. Pat ne tieši uzņēmējiem. Otra Piejūras reģionā 22 miljoni. Programma pēc savā satura līdzīga līderībai tiešais atbalsts uzņēmējiem. Kā? Lai šeit veido Latgales programmu. Jo stāstīt to, ko ministrijas darīs visiem, un tā skaitā mums, un kas nekādā veidā nemainīs situāciju starp reģioniem, tā kā vairs nevar. Tāpēc tiešām ir jādomā, un tur nav citu instrumentu, kā ļoti nopietni jāskatās uz to, kas notiek ar kohēziju, jo savādāk ir slikti. Es saprotu, ka arī šis nebija tāds gluži vienīgais temats. Jūs runājat arī par daudz ko citu, piemēram, par drošības jautājumu Latgalē, jo mēs visi zinām, ka šis jaunais gads nāca ar tādām būtiskām pārmaiņām. Katrai pašvaldībai ir jāizveido šis civilās aizsardzības plāns, kāda pašvaldība to ir izdarījusi, kāda nav. Daugavpils par laimi to ir izdarījusi. Taču šeit atkal tādi dažādi
vairāki aspekti, kas mums, piemēram, parastīm iedzīvotājiem nav skaidri. Pašvaldībai ir dots uzdevums to sagatavot, šīs vietas, piemēram, x stundā apzināt, kur mēs varētu it kā slēpties. Taču kā izskatās šis drošības jautājums, piemēram, Evika Siliņas neviena pašvaldība, neviena vieta Latvijā nespējas nodrošināt visus iedzīvotājus ar šīm te patversmēm. Arī Daugavpils nav nekāds brīnums. Ja tu uzraksti, ka tev ir tas plāns, tas jau nenozīmē, ka tu ir parādījušies patversmēs, un viņas nekad arī nebūs visiem iedzīvotājiem pieejamas. Jā, tur jāskatās katram savas individuālās izmantošanas iespējas. Vienkārši cilvēkiem jāzina vismaz, ko viņam darīt. Bet lielākās drošības variants ir tieši saistīts ar sociālo-ekonomisko situāciju. Kā ar tiem pašiem budžetiem. Jā, daudz man iznāk tikties ar pašvaldību priekšsēdētājiem Latgalēs un strādāt. Jā, tādu noskaņojumu pirms budžeta es neesmu redzējis nekad. Tas ir, cilvēki ir, teiksim tā, tuvu izmisumam. Jā, viņi savilks budžetu, viņi zina savu atbildību, viņi taisīs mazos brīnumus, tur pārliks pozīcijas, nepieļaus to sociālo sprādienu, visur, kur var, viņi mēģinās nobremzēt tās visas negatīvās sekas un visu to darīt, bet viņu resursi ir, jau uz izsīkšanas robežas. Ja, un ir problēma, kuru viņi nespēs, ja, bez nopietnas palīdzības no ārpuses atrisināt. Tas ir tas, kas notiek ar demogrāfiju. Depopulācija, kas iet ļoti smagi, sevišķi reģionos, un kur bez mērķiem, bez speciāliem līdzekļiem viņi nebūs iespējams neapturēt, ne pagriezt atpakaļ. Ja? Protams, ka šajā gadījumā arī viena no visvairāk apspriestātām tēmām bija arī skolu jautājums. Tagad premjere tiksies vēlreiz ar visiem Latgales pašvaldību vadītājiem, ar speciālistiem un runās par skolām. Un es ceru, ka arī mūsu pašvaldība runās par tām skolām, ko mēs plānojam aizvērt, sevišķi par vidusskolām, ja? Un, protams, arī par pamatskolām, jo neko labu jau skolas aizvēršana pilsētas dzīvē nedod. Bet jūsu skatījumā pēc šīs tikšanās Evika Siliņa tā kā uzklausīja tiešām šos pašvaldību viedokļus par to, kāpēc mēs tik ļoti uztraucamies par šo gadu, ka šis gads tiešām būs ļoti sarežģīts ikvienai Latgales pašvaldībai, vai tomēr tāda sanāk viena parunāšanās bija? Nē, es domāju, ka jā, premjerministre dzirdēja daudz, ko viņa saprata, ka tas nav vienkārši tirgošanās pastāstīt, cik mums grūti, tipa iedodiet naudu, jo visi jau saprot, ka šogad jau pie budžeta naudu neviens neiedos. Vismaz, lai darbojas citi atbalsta mehānismi, lai situāciju, kāda viņi ir jāsaprot un pieņemot lēmumus, lai neatkārtojas kaut kas tāds kā ar ceļiem, jā, ceļu finansējumu ANM programmā. Jā, jo tas ir ārpus. Tā nedrīkst attīstīties reģioni, tā nedrīkst realizēties tik lielas summas. 134 miljoni ir ļoti liela summa. Ticu. Žēl, ka nav kontos Latvijas pašvaldību, bet ticu, ka tā ir. Bet taču jūs arī iepriekš esat minējis par to, ka šis fondu finansējuma sadale tāda nepārāk būtībā godīga pret citiem reģioniem Latvijā. Un arī, bet nāks vaicāt, vai valdība tomēr ir gatava runāt un kaut ko mainīt savās izvēlēs vai lēmumos, ka tomēr tā Latgalē varētu mazliet vairāk iedot kaut ko. Redzi, mēs jau runājam par to, ka Latgales programma neiet uz priekšu. Labi, viņiem mēģina tagad noteikt gala termiņu, tomēr jāizstrādā, bet ko tu tur iekšā ielikt? Jā, lai kaut ko reālu ielikt, ir vajadzīgs reāls finansējums. No kurienes? No Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem tāda līdzekļi, kas ir paredzēti reģionu attīstībai. Viņi tieši ir paredzēti tiem reģioniem, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75%. Latgalē, piemēram, viņš ir 30%. Viņš ir ļoti mazāks. Ja? Pārējos Latvijas reģionos viņš arī, kur ir līdz 50%, izņemot Rīgu un Pierīgu. Rīgā viņš ir 100% un Pierīgā virs 90%. Viņam tā kā vispār kohēzijas fonds nepienāktos. Bet liela daļa vai lielākā daļa līdzekļu nonāk tur. Kāpēc? Latvijā kohēzijas fonda līdzekļu apguvē reģionu nav. Latvija ir viens reģions. Līdz ar to varam nonākt tādā paradoxālā situācijā, kad mēs visi zinām to Naujienes ceļu, kas ir jāremontē, kuram bija izstrādāts projekts, būtiski nesen paredzēts kohēzijas fonda finansējums, kohēzijas fonda finansējuma no Latgales, kur ir 30% IKP uz vienu iedzīvotāju, pārcēla uz Rīgas apceļu. Paldies ministram Tālim Limgaitim. Ja, bet kā var ar kohēzijas fondu tā rīkoties? Ja? Toreiz nebija Siliņas kundze premjere, ja? Lai gan tas nebija tik sen, bet tā principā nevajadzētu būt. Ja? Ja nemaina to, ja nemaina pieeju,
tur nekas labs nebūs. Ja? Un cita risinājuma, reāla risinājuma, kas varētu šo problēmu pagriezt, nevar. Jā, ir atsevišķi veiksmes stāsti, par kuriem mēs strādājam, par kuriem mēs esam pateicīgi, ar kuriem mēs lepojamies. Viens no tiem ir tas pats Latgales SES, kur mēs saņemam no valdības un ministrijām atbalstu sadarbībā ar pašvaldībām ir pati par sevi. Ja? Un līdz ar to uzņēmēji arī to novērtē šo iespēju. Bet tas vien revolucionāri nevarēs izmainīt situāciju. Tas būtībā, lai diemžēl paliek atvērts jautājums, jo tas nav mūsu spēkos kaut ko šeit mainīt. Paldies par atbildējumu, un raidījumu turpinā runāsim par Daugavpili. Atgādinu, ka šodien pie mums studijā viesojas deputāts un Latgales SEZ uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Otrdien, būtībā vakar, Daugavpils pašvaldība skatīja šo pilsētas budžetu. Loģiski jau saprotam iepriekš, kad izskanēja šīs bažas par to, ka šis gads būs gana sarežģīts, tad jautājums ir par to, saprotam, ka arī pēdējos gados Daugavpils ir bijis tāds, vienā gadā bija tāds cerību budžets, tad bija tāds kā attīstības budžets, tāds, kaut vai pagājušās gads, piemēram, var minēt, ka tiešām tāds šķita, visur ir slikti, bet Daugavpilī visi zaļi un plaukst, un tad attiecīgi šis laikam tāds izdzīvošanas budžets. Kā jūs varētu nodēvēt šī gada pilsētu? Sāksim ar pagājušā gada budžetu. Es viņu nodēvēju toreiz par greizo spoguļu karavalsti. Daugavpilī nav naudas skolēnu ēdināšanai, ģimenes ar bērniem, kuri iet uz sporta skolu, jāpliek ar maksājumu un viņš divreiz jāpalielina. Nav naudas mums, pensionāriem, teiksim, lai saglabātu to pašu pacientu iemaksu apmaksāšu slimnīcā. Nav, lai gan narkoloģiskajā nodaļā, tas ir deratēties palātā, bijušā atskruptuvē. Tur apmaksā pašvaldība visu pat ēdināšanu. Ja, ir nauda, principā. Ja. Skolēnu ēdināšanas izmaksas apmaiņa, zināt, rezultātus kādas ir iedevusi? Šodien skolās no 5. līdz 12. klasē pusdienas ēd 73%. 27% skolēnu neēd. Vai to ir ietekmējusi šī vecāku līdzmaksājums? Jā. Vai viņš ir atkarīgs no tā, kurā skolā, cik viņš liels? Izrādās ļoti. Jo skolā, kur vismazākais ir šis līdzmaksājums, ēdināšanu turpina saņemt 94%, plus vēl visi maznodrošinātāji. Tajos 73%, ko saņem vispār pa skolām, ir arī sociālā dienesta apmaksātie bērni. Tā kā kaut ko tādu var pieņemt tikai tad, ja tiešām ir šausmīga situācija ar budžetu. Kāda viņa bija? Pēdējos budžeta grozījumus pagājušajā gadā pieņēmām 28. decembrī. Burtiski. Jā, pieņēmām visu tur deputāti, kas stāsta, ka labi nobalsoja par, es nobalsoju pret. Jā, tur ir tāda rindiņa. Pārējie līdzekļi. Tas ir nesadalītie līdzekļi, neizmantot uz gada beigās. 28. decembrī plānā stāv 0. Pamostamies 1. janvārī gandrīz 11 miljoni. Stāsti par to, ka nav naudas, kā tu vari tiem cilvēkiem pēc tam acīs skatīties? Ja, no tiem 11 miljoniem apmēram 5 kredītlīdzekļi, kas pārgāja, 6 miljoni tīrās naudas. Vajag pensionāriem? Nebūs. Bet attieksme pret pensionāriem bija jau tāda arī pat tad, kad naudas ir, nebūs. Jo mūsu pilsētā sen bija tradīcija, ka notiek pensiju indeksācija. Pensijas aritmētiski palielinās. 80% no pieauguma inflācijas. Ja. Protams, ka pensionārs nepaliek bagātāks, viņš patiesībā paliek nedaudz nabadzīgāks, jo viņa pārtikas grozs auga vēl straujāk. Un bija tāda kārtība, ka indeksāciju rezultātā pensionāri nedrīkst zaudēt sociālo atbalstu, ko viņi saņēma līdz tam. Un lielākais gadījums ar zaudējumu notika tad, ja viņš zaudēja maznodrošinātu statusu. Arī šoreiz pacēla to maznodrošinātu līmeni mazāk nekā visa indeksācija un daļā pensionāru izkrita. Pagrozīja savus Daugavpils saistošos noteikumus, ka veselības pabalstu 90 eiro gadā uz pensionāru. Tā nav liela summa, bet viņiem tas ir ļoti svarīgi šajā vecumā. Cilvēkiem tomēr ļoti bieži jāsaņem veselības aprūpes pakalpojumi papildus. Ja? Budžetā viņi jau ir, jo līdz indeksācijai viss tas bija ieplānots. Pamainām noteikumus un viss. Negribat jūs, lai opozīcijas deputāts iesniedz to priekšlikumu, lai uztais sociālā komiteja priekšlikumu. Iesniedz? Nē. Ar tiem pašiem maksājumiem par sporta skolu vecākiem, 10 eiro par 120 bērnu sporta skolās palika mazāk, pēc tam vēl 10 eiro klāt. Labi,
ja jau mums pilsētā ir 3 cilvēki, tikai 3 pašvaldībā, kuri saņem likumā paredzēto vislielāko atalgojumu. Vienkārši lielāks vairs nav iespējams, likums vairāk neļauj. Tas bija Domes 23. gadā Domes priekšsēdētājs un 2 viņa vietnieki. Pārējiem, kāpēc greizos poguļi kara valsts, pārējiem nesaņem tālo līdz tam minimumam, kas būs 27. gadā noteikts. Tev ir tāda aldziņa, paskaties spogulī, ko tu stāstīji, ka tev maza. Šeit vairāk nekā 2 reizes pieaugums. Nedrīkst tā strādāt, tad mēs to pieaugumu, nepaliksim tos vecākos ar nodokli no pieaugumā. Nevis no algas, ko jūs saņēmāt, bet tikai no pieauguma. 3. daļu novirzīsim, un pilnīgi pietiks, lai visiem bērniem nebūtu jāmaksā par sporta skolu. Nē. Saku, labi, negribat samazināt sev pieaugumu par 3. daļu. Deputāti tomēr saņem tikai tad, kad atnāk uz komisiju vai uz Domes sēdi, tur ir ekonomija. Novirzīsim vismaz to ekonomiju, jāmaksā mazāk. Nē. Un tas ir situācija, kad demogrāfija un depopulācija ir ļoti svarīgas. Tā ir attieksme ar ēdināšanu. 73% tikai turpina saņemt sporta skolās. Cik tagad būs palicis sporta, par cik mazāk, redzēsim tuvākā laikā, skaitļus paņemsim. Ja? Ar tādu pieeju pie budžeta, ka tev paliek tāda nauda, ja? Pagājušo gadu budžetu. Šī gada budžetā nekas īpaši nav samazinājies. Kas tur visīpašāk? Municipālajā policija samazināja finansējumu par 500 000, drošība prioritāte, tur nav šaubu nekādu, ja, Daugavpilī, ja. Šādas tādas nelielas samazinājumas sociālajā sfērā, ja, it kā nebūtiskus, ja. Bet, ja budžetu veido pēc tiem pašiem principiem, ja, kāds viņš bija iepriekš, ir gaidāms budžeta līdzekļu pārpalikums atkal. Tikai šiem cilvēkiem naudas nebūs. Šim nozarēm naudas nebūs. Ja tu vari taisīt skolu ciet, bet viens vides objekts, ko tu gribi uzlikt, maksā tik, ka tu vari to skolu neaizvērt, Grīvā, teiksim, ja? Paskaties, kur ir prioritātes. Grīva kādreiz bija atsevišķa pilsētiņa, ja? Un Ilūkste bija atsevišķa pilsētiņa, Grīva bija attīstītākā. Ja šodien mēs pajautātu, kas ir pilsēta, kas ir lauki, Grīva vai Ilūkste? Tur nav variantu. Ilūkste ir aizgājuši uz priekšu, tur ir daudz, kas uzbūvēts, uzlikts, Grīva tikai taisām ciet. Aizveram skolu un jau runājam, kā mēs aizversim tur arī bērnu dārzu, kur mēs tās grupiņas izformēsim. Tā nedrīkst būt. Tāda pieeja pilnīgi nepareiza. Un es ceru, ka tikšanās ar premjeru, kas ir paredzēta, ja, kuru būs jau, varbūt tas arī pēc tikšanās balvos, ka premjeri pie sevis paaicināja visus Latgales priekšsēdētājus, izglītības komiteju darbiniekus, runās par šīm problēmām, ka būs no pilsētas arī piedāvājums par to, ko darīt, lai, teiksim, Daugavpilī neaizvērt vidusskolas. Ja? Kur ir kvalitatīvie rādītāji? Paskatieties, kā Rudzātavas Līvāni cīnās par savu Rudzātavu vidusskolu. Viņiem nav par tos bērnus mācīt Līvānu? Ir. Bet viņi saprot, cik svarīgi ir saglabāt viņu tur, kur viņa ir. Šeit mēs atkal runājam par šo Rudzātu tiešām vidusskolu, tiem gan olimpiāžu rezultātiem, tā skola tiešām ir spēcīga. Tie kvalitāti mūsu vidusskolas nav vājās. Tās, kuras principā jāparedzēts vērt ciet. Vai, tiek izskatīts jautājums. Es ceru, ka tomēr mēs pēc tā nenonāksim, ja? Bet mums ir jāsaņem no valdības lēmums, par ko Līvani cīlās, ka kvantitatīvais, skaitliskais skolēnu rādītājs nebūs vienīgais. Jo, ja pamatskola, teiksim, to pašu Grīvas skolu, ja tur ir, nosacīts, 80% no nepieciešama iedzīvotāju skolēnu skaita, tad 80% no pedagogu finansējuma valsts dod. Pašvaldībai jāieliek tikai 20% klāt. Tur, es saku, ka neatrast šo iespēju un nesaglabāt mikrorajonā visā tā Daugavas krastā vienīgo tādu iestādi. Diez vai tas ir prāta darbs. Ja? Tāpēc tā ir ļoti nopietni jādomā. Ar vidusskolēm ir vēl sliktāk. Ja tur nav skaitliskā rādītāja, ja visas izmaiņas būs pieņemtas, tad tur valsts finansējumu pedagogiem nedod vispār. Bet, tas ir jāmaina, jāskatās tiešām kvalitāte. Ja tu izpildi kvalitatīvos rādītājus izglītības programmu, tad pašvaldība vai lēmī, aizvērt to skolu vai neaizvērt. Jo šobrīd viņi praktiski tāpat jau pašvaldībai būs lēmums jāpaņem, tikai nedodot pedagogu finansējumu, viņi piespiež to izdarīt. Ceru, ka Latgales kontekstā šīs problēmas ir īpaši sāpīgas. Ceru, ka premjeri izdzirdēs pašvaldības vadītājs un ka viņi būs pietiekoši argumenti spējīgi šeit sarunā. Jā, jo šeit galu galā mēs runājam par tādu prioritāti sadalījumu, vai tiešām Grīvas apkaimi atstāt bez izglītības iestādi. Tas ir pašvaldības iekšējās attīstības politikas jautājums attiecībā pret vidusskolām. Es saku, ka tas ir,
Kā mēs jau skatāmies, nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Rezultāts, jebkurā gadījumā drīzumā mēs jau uzzināsim. Protams. Paldies par atbildēm. Raidījuma noslēgumā runāsim par citiem aktuāliem jautājumiem. Tiem, kas varbūt tikko ir pieslēgušies, atgādinu, ka šodien pie mums studijā viesojas deputāts un Latgales SEZ uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Šobrīd zināms, izejot kaut vai ārā uz ielas vai ienākot jebkurā veikalā, mēs redzam, ka ir grūti laiki, cenas ir pieaugušas cenas pieaug katru dienu būtībā. Un lielākā daļa cilvēku vairs nespēj īsti savilkt galus kopā. Mēs redzam, ja mēs ejam ikdienā uz veikalu, tad ir cilvēku kategorija, kas skatās pašus nocenoto zemākos produktus, ko vien var veikalā atrast. Un tomēr pastāv kaut kāds uzskats par to, ka tieši šajos laikos it kā vajadzētu veidot uzņēmumu, taisīt kaut kādus lielus darbus, bet vai tā tiešām ir taisnība šobrīd? Nē, šobrīd skatāmies uz situāciju reģionā. Ja mēs nesāksim jaunus projektus, ja mēs neatradīsim iespēju atbalstīt uzņēmējus un piesaistīt lielas investīcijas, tad perspektīva ir ļoti traģiska. Vislielākā problēma, jau runājam, ir depopulācija. Ja viņu neapturēt, tad paliks tukša teritorija. Risināt viņu ar migrāciju ārējo, tas jau ir pēdējais izmisuma solis, un tā jau būs cita dzīve un cita valsts. Jā. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Jā? Es domāju, ka lielākā daļa tomēr nē. Jā, līdz ar to tikai šie projekti, tādi kā, lielais biznesa parks Locekos, Daugavpilī, Augstdaugavas projekts, arī Rēzeknes biznesa inkubatora būtu jātīstās, jo, godīgi sakot, viņa gatavība bija visaugstākā no visiem, un viņiem jau bija arī visreālākais investors. Un tikai tas, ka Rēzeknes doma uzskatīja, ka nebūs spējīga šo projektu līdzfinansēt un novadīt līdz galam sekmīgi, tikai tas viņš ir apturējis. Labi, tā nauda visai Latgalei nav pazudusi, viņa atnāca uz Daugavpili. Līdz ar to mēs straujāk varam sākt realizēt savu projektu daļu. Un tomēr, ja runājam par kaut ko citu, respektīvi par šiem Latgales SEZ dalībniekiem, kas tad varbūt pēdējā laikā ir pienācis klāt jauns un kāda tad ir viņa tā ražošanas specifika vai ko viņi ikdienā nodarbojas un kā tad viņiem galu galā šajos apstākļos klājas? Jāsaka, ir tā, kā Latgales SEZ uzņēmēji saņem savas atlaides vai no veiktajām investīcijām, tas nozīmē, ka viņam automātiski jāattīstās, vai no jaunradītajās darba vietās izmaksātajām darba algām, tad, protams, ka a priori viņi darbojas veiksmīgi. Jāsaka, ka ja mēs skatāmies uz tiem plānotajiem rezultātiem, ko viņi mums iesniedz projektos, un kādi ir viņa projekta beigās, parasti to darba vietu skaits radīto ir daudz lielāks, nekā viņi pat ir plānojuši. Un investīcijas nav apstājušās, un jāsaka vēl paldies šeit arī, protams, valdībai un arī Saimai, jo ceturtdien būs galīgā lasījumā pieņemti grozījumi SEZ likumā, kas ļaus jaunas darbības sfēras atbalstīt, jo regulā veikta Eiropas Savienībā izmaiņas, ķīmiskās šķiedras pārstrādātājiem un ražotājiem tagad ir atļauts saņemt, mums Daugavpilī tomēr šāda profila uzņēmumi ir, un es esmu pārliecināts, viņi ir interesējušies, ka viņi šīs investīcijas iesniegs, un tas atkal būs jaunas un augstas tehnoloģijas, konkurentspējīga produkcija, stabili ražotāji, stabili darba vietu uzturētāji. Protams, ka viņi ne tikai strādā paši, viņi arī veic gan pasūtījumus un dod arī tālāko efektu uz teritorijas attīstību. Tā kā šeit ir viss kārtībā. Ceram arī uz to, ka būs pieņemtas tomēr izmaiņas, ja ne ceturtdien, tad tuvākajā laikā, jo mums ir tāda maza paradoxāla situācija. Uzņēmējiem, sevišķi Latgalē, bet visā Latvijā, esam bieži dzirdējuši smagas attiecības ar bankām. Bankas kreditēt īsti negrib, un visu, ko tur vajag attīstībai, tur īsti riskanto kredītus nedod. Bet kurienes lai uzņēmēji ņems? Vai savu naudu, vai bankā, vai trešais veids ir līzings. Viņiem iekārtas. Viss notiek visā Latvijā, tikai ka visās Latvijas speciāla ekonomisko zonu un brīvostu teritorijās līzings kā investīcija netiek ieskaitīts. Lai gan regula to atļauj.
Nu, tā ir mūsu tāda vietējā, nezinu, birokrātiskā problēma. Es ceru, ka viņa tiks novērsta, un uzņēmējiem Latgalē tas būs tiešām papildus liels stimuls, ja, kas ļaus daudz efektīvāk, nu, tiešām šajos sarežģītajos apstākļos realizēt investīciju projektus. Ja. Nu, finanšu ministrs teica, ka viņš šādas problēmas saprot un viņai risinājumu meklēs. Arī budžeta komisijas priekšsēdētājs Reira kungs, es ceru, ka atbalstīs, un tad mūsu, nu, tas gan ne visi Latgalē, tas ir uz visu Latviju, uz visām zonām, jā, šis atbalsts būtu ļoti vietā, un tas varētu dot vēl vienu diezgan strauju, varbūt uzrāvienu investīciju piesaistē, jo tas šodien ir kritiski svarīgi. Un tomēr, ja runājam arī par citiem jautājumiem, tad zināms, ka no šī gada janvāra tika palielināta minimālā alga Latvijā, respektīvi tiem cilvēkiem, kas saņēma, diemžēl, Latvijā minimālo algu, viņi varēja tā kā, nu, berzēt rociņas, ka nu, viņiem tomēr maciņā kaut kas paliks vairāk, respektīvi šie 700 eiro ir minimālā alga, nu, kāpinājums ir tie 80 eiro. Un, protams, kad jau vēl pagājušā gadā izskanēja tādas, nu, pretenzijas un tā kā bažas no ražotājiem un vispār uzņēmēju puses, nu, kāpēc valsts nav tā kā sazinājusies ar viņiem un uzprasījusi viņu viedokli. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Vai tas ir tiešām tāds liels kāpinājums un sarežģīti? Katru reizi, kad tiek pārskatīta minimālā darba alga, šādi argumenti ir. Nu, viņiem ir arī sava daļa pamatotības. Protams, ka ir bažas, ir papildus sloks uzņēmējiem. Uzņēmēji, protams, gribētu redzēt, kā tiek palielināts neapliekamais minimums, kas reāli palielina darba algu, bet neliek viņu ne uz uzņēmēju, teiksim, jā, rēķina, uzņēmēju izdevumu rēķina. Tāpēc šāda diskusija vienmēr tur ir trīspusējās padomes apspriedes, tā kā viņu viedokļi tomēr, viņiem ir iespēja izteikt savu viedokli, cik ļoti viņš tiek uzklausīts, jā, un ņemts vērā. Nu, tas ir katreiz diskusijas jautājums. Tā kā, nu, nereizi pēc šiem būtiskajiem pēdējiem diviem darba algu palielinājumiem lielas kritiskas izmaiņas uzņēmēju darbībā nebija. Jāsaka, ka tur pat arī mūsu Latgales reģionā nebija tā, kā gāja tur ciet, jā, nu, pārsvarā mazie uzņēmēji. Jo tam ir arī savs pat daļēji pozitīvais efekts, un pelēkā ekonomika tomēr samazinās, jā, nu, līdz ar to nevar viennozīmīgi. Protams, būtu labāk, ja būtu risināts jautājums par minimālās neapliekamās daļas palielināšanu. Tas būtu efektīvāks paņēmiens. Un tomēr, ja noslēdzot mūsu raidījumu par tādu, tā kā mūsu sarunai tādu, Latgales un Daugavpils iedzīvotājiem tāds svarīgāks temats, respektīvi šis Altopa industriālais parks, kas tiks būvēts Locikos. Bet, ja mēs runājam par to, tā kā perspektīvu, cik vispār perspektīvas tad ir šis projekts kopumā, un vai tad atradīsies investori, kas vēlēsies attīstīt savu biznesu Latgalē? Jo, atkal sabiedrības daļa tā kā domas dalās, mums nav tur lidosta, mums tur tas, lai tas tā teritorija tur stāv kā stāvējusi, vai tad tur nāks kāds strādāt, cik tad būs daudz darba vietu un tā tālāk, respektīvi, tie viedokļi dalās. Tad kā izskatās tas viss jūsu acīs, vai tas tiešām tāds būs pavēlkams projekts? Nē, pirmkārt skatīsimies uz to, kas notiek. Teiksim, ienāca diezgan liela investori Daugavpilī, jā, kas viņiem bija problēmas ar darba vietu atrašanu? Nekādu problēmu. Nekādu problēmu. Runā ar vieniem otriem, visi, kas strādā, viņi strādā arī saņem statusu, principā, jā, pulsārs, teiksim, nekādu problēmu. Jā, regula Baltija palielinājās. Nekādu problēmu ar darbiniekiem, principā. Jā. Tāpēc domāju, ka arī šeit nekādu problēmu nebūs, jā, ar darbinieku piesaisti. Bez tam šīs Altopa projekts, viņš nav šķērslis lidostas projekta attīstībai. Viņš tieši otrādi palīdz veidot nepieciešamo kopīgo infrastruktūru. Tā tas bija savā laikā paredzēts pie šī teritorijas attīstības strateģiskās plāna izstrādes, un tā tas arī ir. Būs vai nebūs tālāk lidosta, lielā mērā ir atkarīgs no pašas pašvaldības pozīcijas, gribēšanas un varēšanas. Nebūs tā, ka ies kāds un pierunās, un nav tā, ka tur brīnumā veidā vienkārši atnāks un nokritīs tā nauda. Jā. Jautājums ir cits. Lieta jau tāda, ka jāskatās uz to ļoti vienkārši. Citas iespējas attīstīt, jā, veikt būtisku uzrāvienu attīstībā ne pilsētā, ne reģionā nav. Kur ir šie citi ceļi, teiksim, jā, un kādas iespējas tu varētu atrast? Viņu nav.
Tāpēc mums ir jādara viss, lai šīs projekts viņam līdzīgi attīstītos, realizētos, teiksim, Maltops šeit, Augšdaugavas projekts un Reizeknes projekts, un jāskatās, lai būtu varbūt mazāki pārējās pašvaldībās, jo nevajag vēl taisīt vēl vienu, teiksim, nosacīt to lielo bumbu Daugavpili pa visu Latgali. Tāpat jau viņa šobrīd jau ir 3 reizes lielākā par Reizekni, principā, Tā kā ir jāattīsta arī pārējās teritorijas, un tikai šie atbalsta mehānismi, palīdzēs. Mums bija bažas, kad bija radās dzelzs aizkars, kad gāja Covid, tagad, kad sākās karš Ukrainā. Ir skatās uz šo teritoriju uzņēmēji investori savādāk, bet viņi tomēr ir tādi, kas ir gatavi nākt un investēt. Ja mums nebūs šādas teritorijas, viņi noteikti nebūs, tu nav jautājumu. Nebūs tā, ka viņi nāks un tagad paši to vēl labprāt to darīs. Ja mums būs ko piedāvāt, es ticu, ka šis piedāvājums tiks realizēts varbūt gadu āgrāk, varbūt gadu vēlāk, un pie tā ir ļoti nopietni atkal jāstrādā. Jāstrādā tā, lai tiem investoriem ir uzticība, tiem, kas šeit ir uz vietas, lai nav bažas, ka tūlīt viņu te nopresēs vai vēl kaut kādas administratīvas vai citas slogas būs, ka viņš tiešām varēs strādāt, varēs sadarboties, ja būs nepieciešams saņemt kaut kādu tur atbalstu un sadarbību, gan speciālistu sagatavošanā, gan arī tā dzīves vide, teiksim, tiem viņa darbiniekiem, kas šeit būs atbilstošajā līmenī, par to tad arī ir jārūpējas. Respektīvi, negaidām, kad nāks kāds mūsu mājā kaut ko darīs, bet darīsim arī kaut ko paši. Šī ir tā kā loterijas biļete. Nopirksi, vari vinnēt. Izredzes zaudēt, es neredzu, ka viņas būtu lielas vēl jau vairāk, ka tomēr lielākā daļa, 85% ir Eiropas Savienības finansējums, plus valsts līdzfinansējums. Pašvaldība liek tikai 10%. Nedarīt to, tas jau būtu neprāts. Daugavpils galu galā ir tāda prātīga pilsēta, laikam. Es domāju, ka Latgalē nav nevienas pašvaldības, kas no tāda projekta atteiktos. Tā kā līdz ar to šeit jautājums ir iespējas. Skaidrs, ka Daugavpils potenciāls ir visaugstākais visā Latgalē. Līdz ar to šeit arī lielākās iespējas. Un tāpēc 2 pat netālu esošie biznesa parki, Altops, Locikos un Augšdaugavas, tiltos, es domāju, ka neizsauks nekādu problēmu. Bez tam viņi savā tā kā specializācijā nedaudz ir dažādos virzienos, tā kā lieka konkurence tur arī neparādās, tā kā viss ir labi. Viss ir labi. Paldies par sarunu. Un ceru, ka arī būs. Paldies par sarunu, Lāčplēša kungs. Paldies, ka skatītāji skatījāties uz tikšanos jau nākamajos raidījumos un lai izdevies vakars. Visu labu!